Tātad vecā metode ir. Mēs neizveidojam nekādu uzticību ar klientu, vienkārši sākam spiest produktu. Ja? Rekur kremiņš, rekur šitais te, rekur šito te vajadzētu tev nopirkt, ņem šitos te. Tātad lielākā daļa no sarunas paiet tikai runājot par produktu, par viņa īpašībām, par to, cik viņš ir labs. Ja? Nekāda vispār netiek ievākt informācija par klientu īsti. Liels ārējais spiediens, jūsu vārdi nenozīmē neko, viss fokus ir uz šo te, uz produktu un pats sliktākais ir tas, ka jūs redzat vienkārši kā kārtībā pārdevēju, kurš mēģina dabūt komisiju. Vienkārši ir tas tā sajūta, ka jūs to darat tikai tāpēc, nevis lai palīdzētu klientam, bet lai dabūtu komisiju. Tas ir vecais pārdošanas modelis. Un es, lai nepārprastu, es nesaku to, ka nav vajadzīga laba produktu prezentācija. Viņi ir vajadzīgi. Ja? Viņi ir vajadzīgi, jums ir tiešām jānoprezentē produkts labi, bet tas ir jādara pareizajā laikā un pareizā veidā. Tas nevar būt tā, ka jūs vienkārši sākat runāt par produktu īpašībām un visu laiku vienkārši barat to, cik tas produkts ir superīgs. Ja? Prezentācijai ir jānāk pareizajā brīdī. Un prezentācijai ir jābūt kā automātiskam atrisinājumam visām klienta problēmām, kuras jūs uzzinājāt.